Labrīt no rīta. Māsa atveda olas, gatavoja omleti. Iekūra krāsni. Un vispār no rīta 11. ir darbošanās bērniem. Bibliotekā. Domāju, varbūt jāaiziet. Mans varbūt tur drusku tā kā interesanti. Ar vienu acis skatīsies, ar acis kaktiņu. Tad lielais dēls izsacīmcībās. Jā, tā kā mums pašiem tāda sava dzīvošana. Vispār es esmu pamanījusi, ja? Ka es esmu tāds cilvēks, kas uzreiz pasaka, kas viņu uztrauc. Vispār mēs esam ļoti līdzīgi ar manu vecāko dēlu. Jā, tāpēc varbūt mums arī dažbrīd tā kā tās attiecības ir tādas ugunīgas, jā. Tāpēc, kā man arī tā ir. Es atceros, ka mēs viņu pieņēmām. Viņš jebkur cilvēku, kur satika, uzreiz savu sveiki, man sauc tā, un uzreiz pastāstīja, ka jā, es esmu pieņemts bērns, mana mamma tagad ir citur, un uzreiz izstāstīja savu stāstu. Un es domāju, es it kā dažbrīd apdomāju, nē, es to neteikšu, es noteikti neminēšu šo lietu, piemēram, ar kādu cilvēku runājot, bet tik un tā, kaut kā, es pasaku to, kas mani uztrauc, un tad es sev vienmēr domāju, bet kāpēc es nedrīkst to teikt? Ja man tas uztrauc, ja man tas šajā brīdī tikai nospiež un tā. Piemēram, tas, kā ārsts piedāvāja mazajam, ieteica kārtot invaliditāti. Man tas īstenībā šobrīd ir tāds jautājums, tā kā, tāds, es nezinu, kaut kā man tas mulsina un liekas, nē, tā nevar būt, jānogaida. Jā, mans vīrs uztver to visu tā. Tas ir tikai kaut kas, piemēram, tas vispār neko nenozīmē. Tas ir vienkārši, kaut kāda lieta, kas var pēc tam palīdzēt skolā, piemēram. Jā, es nezinu. Man vēl ar šo jautājumu tā kā. Un tā ir viss cilvēks, ko es satieku, maz pirmajās minūtēs reiz izstāst. Jā, ne jau satika, es runāju. Jā, nevaru, Oma izstāstīja, nevarēja paklusēt. Tā. Kaut gan bija domājis, nevienam neteikšu. Bet tā tas ir tikai par manām lietām. Tas, kas attiec uz citu cilvēku, tas, ja man pasaka, ka nedrīkst stāstīt, tad nedrīkst stāstīt. Vienreiz gan es nogrēkoju, jā. Un kopš tās reizes, man bija 20 gadi kaut kur. Un man laba draudzene, var sakot, viņai sanāca tā, ka viņa veica abortu. Un es tā laika savam draugam to izstāstīju, ar ko es biju kopā. Un es tā kā nezināju vēl, kas viņš ir par cilvēku, ja? Un viņš visiem bija izstāstījis. Un tā kā mēs bijām vienā paziņu lokā, tad tas vienkārši atceļoja. Un, protams, tā meitene uzzināja. Un tas bija ļoti nepatīkami. Ļoti nepatīkami un kaut kādu zinām laiku. Liekas, mēs bijām draudzenes, tas iedragāja manu draudzību. Jā, tā bija mācība. Tādas rūktas mācības stundas, laikam vajadzīgas. Lielas tādas olas. 3. Daži cilvēki gatavo omleti ar krejumu. Un daži ar pienu. Es ar pienu. Un tad es tā kuļu un klāt pielieku pienu. Tā. Ziniet, izdomāju vēl tādu lietu. Būs man pusgalva, pusmute. Nevar es visu. Pielikt biezpienu. Man viena paziņa, es vienmēr teicu, ka man negaršo augstu ēdieni, un tad viņa saka, uzsild biezpienu. Es nebiju par to domājusi, tāpat arī uzsildīt kefīru viņa man iemācīja. Jā, tāda lieta ir diezgan elementāra. Tā, un tad es iemaisīšu iekšā to biezpienu un uzcepšu ar visu biezpienu. Biezpiens neaizies postā, bet tur jau stāv kādas 3 dieniņas. Un pēc būtības jau vairāk kobaltumvielu. Un man kaut kā prasās, lai biezpienām būtu termiskā apstrāde. Man tad vieglāk organismam to uzsūkt. Un tas ir man.
Vakar es gribēju nopirkt jaunu pannu, bet es nezinu. Es kaut kā noskopojos. Bet es tā redzu, ka mums tik un tā vajag, jo šeit, šajā daļā, ļoti sāk jau pieraut ēdienu katru reizi, ka es kaut ko gatavoju. Jā, nu, visam savs beigu stāsts. Un šādi tas biespiens. Kļūst staipīgs, patiesībā jau tā kā siers. Mēs parasti cenšamies nepirkt vairs baltmaizi, nu tādu vienkārši pliku, bezjēdzīgu baltmaizi. Nu, dažreiz jau kājas aslīd un tad kāds nopērk, bet pārsvarā, rekur, man šī maize ļoti iepatikās. Un mums vakar jau, man liekas, ka vakar nopirku vai aizvakar. Un tik ātrā laikā puikām ļoti garšo sviestu. 32%, ne, 33% sēklu. Ļoti garšīgi. Šitā, sataisījos dilis uz acīm un brauksim ar riteņiem. Bijām jau bibliotekā. Mazais izvēlējās grāmatas, bet tā kā tur tik daudz bērnu šodien bija. Visi veidoja taureņus. Un viņam nepatīk, ka ir daudz bērnu un burzma. Viņš uzreiz tā kā atsakās var tur iet iekšā. Nu, tad tajā nodarbībā mēs nebijām, mēs vienkārši savācām sev visādus jaunumus mājām. Kaut ko arī sevis paņēmu. Un tā. Tagad mēs brauksim drusku, pabraukāsimies ar riteni. Pavasarīgs, ļoti noskaņojums, visi cilvēki arī tādi staigā bariņos. Vēl gribu padalīties ar vienu tādu foršu lietu. Tā pati arī sasmējos. Un bibliotēkā tur nāk sievietes un viena otru sveic. Rītdien 8. marts. Sveici jūs. Un tā kā bibliotekāri. Bibliotekāri saka, nu jā, pašām jau vien jāpriecājās par sevi. Nu jau mēs tur visi sievietes. Un tad tā kundze saka, nu jā, viss sākas ar to, ka mēs sākumā priecāsimies par sevi. Un tad arī citi sāks priecāties. Nu, josim pie citi domāt kā vīrieši. Braucām tādu garām un rekur tas mūsu kaimiņu kaķis. Un te viņš parasti pie upes arī dzīvo. Kaut ko medī. Putnus gan jau kā tāds. Mura, te uz mājām? Un te vasarā viņa arī dežūrē vienmēr. Pie zālēm, te daudz peldētāju. Bet tas viņu nebiedē. Tas skats viņa arī tāds rajona varone. Kā to 20 grādos bija droši vien ļoti silti. Jā, nāk pie manis. Viņa dažreiz tā man nokrīt priekšā un vilvēs viņu mīļoja. Gulbis vienīgais arī staigā pa upi. No makšķernieku, protams, ka nav. Tas ir jauki. Nu, vairs jau nav tā kā kaut kā sanāk, ka likās, ka visi jau sen ir izkusis, bet makšķernieki sēž. Nē, tā vairs nenotiek. Tagad ēdu to omleti. Es izēdu griķi, man te bija blakus ar biespienu. Paklausieties ļoti labi. Es teikšu ļoti garšīgi. Omleti ar biespienu. Es redzēju, ka viena fitness trenere kaut ko tādu bija reklamējusi. Un apstāstījusi. Jā, tiešām. Man šodien atkal uzdāvināja tādas skaistas hiacintes. Un tā arī uzdāvināja ar teikumu. Tas pārstādīšanai. Un tā sāk punktierēt, bet tā taču ir. Es šos visus sīpolus, gan narcišu, gan to stūpju, pārstādīšu savā dobē. Un nākam pavasar man atkal būs skaistums. Jā, tāpēc sīpolu puķis man patīk. Ak, mana vilšanās. Šeit es mēģināju uztaisīt auskariņus. Nu, kas ir viens? Visi tie mazie diedziņi tomēr paliek. Es biju domājis, ka varēs apdedzināt. Bet nē, tas viss ir redzams. Un izskatās prasti. Tāpēc šādus auskarus, šāda veida šuj, uzaust nevar. Piedevām vēl tad, kad nogriež no stellēm, tik grūti ir sasiet šos diedziņus. Jā, nu nesanāks mana iecer. Te der uz stellītēm šīm der tikai, vismaz pa manai saprašanai šobrīdējai, rokas sprādzes un ap kaklu tādi
kā suņu siksniņas tāds. Jā, manā iecerē bija, ka es varēšu šādu sauskaru saust. Nē, bet tad, ka es pētu arī šo stūmā, tie ir šūti, izšūti. Un es arī skatījos to tehniku, kā šuj. Man liekas diezgan sarežģīti. Nu, nezinu. Tā, es pamēģināju. Nekas. Atkal kucēni šlīcinām, ja. Manai vienai no krustmātēm šodien 70 gadi. Viņa nevēlas svinēt, to es arī saprotu. Jā, to es saprotu. Bet mana mamma iet, viņa vienkārši viņu apsveiks, un viņa dzīvo citur. Un tad es teicu, lai nopērk rozes un nopērk šampanieti. Jo manā krustmāte man asociējas ar šampanieti. Viņai visu mūžu garšojas Rīgas šampanietis. Tas ir tāds notikums. Un tad otrs notikums, šodien mans vīrs bija bērēs. Un, bēres, kurš grib uz bērēm? Tas ir šausmīgi smags notikums īstenībā. Viņi bija 3 cilvēki. Jā, un tas man liekas foršs bērs. Es arī lasīju par Miervalžu poļu bērēm, ka viņš mākslinieks bija uzrakstījis scenāriju, ka nevajag nekādas runātājas, ka lai draugi runā un stāsta. Tas man liekas tā forši. Un arī liekas, vai to runātāju vajag. Jo es dažreiz esmu bijusi uz bērēm, ja? Un tas runātājs tomēr tik skaisti. Daži cilvēki vispār visu mūžu ir tikai, var teikt, lietojuši alkoholu un nodzērušies. Un grūts par viņiem kaut ko pastāstīt, kā viņš ir dzīvojis. Bet stāstu tie runātāji gan, es teikšu, iztamborē no nekā kaut ko. Un man bija viens tāds kaut kādā mērā kuriozs bērs ar to, ka tiešām tas cilvēks bija, varētu teikt, īstenis dzērājs, diemžēl. Bet tā runa bija baigā sacerēta. Bet, tad es tā domāju, varbūt tā vajag, jā. Tāpēc ir tas princips par mirušiem labu vai neko. Es tādu turpinu adīt dēlam, to džemperīti, vai dēlam vai sev, nezinu, kurš tur beigās pieteiksies. Tā kā uzadīšu priekšu un muguru, tad varēs pateikt. Bet vēl gribēju, varbūt sev. Jo man vienmēr liekas, ka viņš tāpat nenēsās un nometīs, un tad labāk es viņu tur tā nēsāšu. Bet vēl es gribēju pateikt, ka man šausmīgi patīk tāds mājas miers. Mums atnāca kaimiņu puika, un mans dēls lielais tik forši spēlējies. Man tā patīk, man liekas, tāda tā kā kaķi murmuļi. Un tāpat arī patīk, ka mazais, viņš jau parasti savā nodabā. Un kad nav tā kašķēšanās, nav bļaušana, bet viss tā rimti. Oi! Būtu forši, ka man bērni tādi būtu. Mēs tādi bērnībā bijām. Mēs baigi daudz spēlējāmies tā normāli, man liekas. Nē, no brālēniem varbūt arī kāvos un ārdījos. Jā, mēs skaitinājām visu laiku mazo brālēnu. Domāju, vēl parādīšu un padalīšos. Pēdējā nodaļa Jurim Rubenim grāmatā bija par zen. Kā jau es iepriekš minēju, ka arī tukšumā ir Dievs. Un tagad paņēmu šodien ieraudzīju bibliotekā šādu grāmatu. Tomas Mūrs, kad klusums runā, pārsteidzošā gudrības stāstos par tukšumu. Pirmkārt jau, kas man patīk, grāmatas noformējums, ja? Nezinu, rūpes par dvēseli neesmu lasījusi, kaut gan tā grāmata ir dzirdēta kā un ieteikta no daudziem cilvēkiem. To grāmatu neesmu dabūjusi, bibliotekā nav. Jā, to rūpēs par dvēseli. Tad šī būs tagad jāuzsāk. Man šādas puķas atnesā tik skaisti. Un teica, izvēlējās pašas tādas nestandartīgās. Un kā smaržoja vājprāts. Tās, man liekas, ir delfīnijas. Man šķiet, ka tā bija nosaukums. Vai, paldies, tiešām tā smaržo? Nē, super. Pēdējā man patīk, ka apsveikums ir 7. martā. Man tikko atnesis tās puķas, ja? Tas ir krāns, tas milzīgais. Atnesis puķas, mazākais dēls kopā ar vīru. Un pēc tam lielākais dēls nonāk lejā un jautā, kas ir pa svētkiem, kāpēc man ir puķas. Mēs rītsieviešu diena sakām.
Un viņš saka, sieviešu diena, kad ir vīriešu diena, kad ir puišu diena? Nav tādas, jā, senāk bija kaut kāda armijas diena. Man dēls, tas nav godīgi, kāpēc nav? Es saku, tāpēc, kā sievietes laikam varbūt skaitās kā civilizācijas turpinātājs, tas ir kaut kas tāds ļoti svarīgs piedzemdēt bērnu. Viņš saka, bet tad jau tev nevajag rītdienas veikt, jo tu neesi bērnu. Pati piedzemdējis, tev jau nav savu bērnu. Un tad es, tad iedomājos tā, ja man būtu šī tēma ļoti jūtīga, kaut kāda neapstrādāta, varbūt neizjust vai kaut kā tā, tad varbūt es, tas būtu tā kā sāpīgs tāds kaut kāds kniebiens, bet es viņam atbildēju mierīgi izstāstīju, teicu, ka man pašai nav bērnu, mazgāju katlu, kur bija Sāras ēdiens, pašai nav savu bērnu, bet es varu palīdzēt tām sievietēm izaudzināt bērnus, kurām nesanāk, piemēram, vai parūpēties par saviem bērniem, vai kaut kāds citi iemesli. Tā, interesanti. Bet vīriešu dienu vajadzētu. Man tā liekas, tad būtu tā kā... Ne, bet tāpat laikā es saprotu, kāpēc nav vīriešu diena. Kamēr tāda pievakare, 5:30, un vēl gaiši es krāsoju. Tad, kad jau sāksies tāda dums, iziešu ar suni. Vīrs paliks ar bērniem, un tādā veidā. Atgriežos. Man patīk, lai sakot, es pa dienu gan pazīmēju, gan pādu, gan izdaru savus, kā es saku, sabiedriskos pienākumus ar kaut ko tīrīšanu un ēst gatavošanu, uz veikalu braukšanu, un pastaigā izvešanu. Jo tā kā, lai es justos gandarīta, laikam to sauc par gandarījumu, ka es uzvaru savas, kaut kādā mērā dažādās ir negribēšanas. Piemēram, saņemos un lasu grāmatu arī tad, kad negribu. Tāpat arī, tā izšūšana pērlītēm. Vai kā viņi tur teikt, aušana. Arī, nav tā, ka man ļoti patīk. Bet tas, ka es pamēģināju, un tātad vēl piespiedīšos, es zinu, ka pienāks brīdis vecumā varbūt, kad es spēšu uz to koncentrēties, uz kaut ko sarežģītu, uz kaut kādiem rakstiem vai ko. Jo šobrīd man, vajag kaut ko citu. Visu, kas atslābina manas smadzenītes. Miegs pēkšņi sanāk. Izmetu tikko atkal šķirotos plasmasus. Ja vienai ģimenei 2 dienās ir tik daudz plasmasu, tas ir vispār traki. Tad kas diez ir tad, ja nešķiro to visu. Tā mēs izgājām ar Sāru, divatā, ieraudzīja ko mazu sunīti. Sāra ļoti normāli rieģēja uz viņu. Mierīgs vakars. Paldies, ka skatījāties. Lai ir laba svētdiena. Atā!